Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Kā labumu tu meklē? Šodienas raksturvieta. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. 1. Korintiešiem 13. nodaļa, 4. līdz 8. pants. Šodienas pārdomas. Šo Bībeles citātu mēdz saukt par dievišķas mīlestības definīciju. Šodien gribu vērst tavu uzmanību uz vienu no šīs mīlestības aspektiem. Nemeklē savu labumu. Tas nozīmē, ka patiesa mīlestība meklē kāda cita labumu. Tā nemeklē veidus, kā uzlabot citu cilvēku dzīvi. Tā citos izceļ labāko. Es tevi šodien aicinu nedomāt tikai par sevi, kā tu varētu uzlabot pats savu dzīvi. Padomā, kā tu šodien vari padarīt labāku kāda cita dzīvi. Kuru cilvēku tu šodien varētu iedrošināt, kuru atbalstīt. Apzinies, ka tu vienmēr spēj dot kaut ko īpašu, kaut ko tādu, ko neviens cits nespēs dot. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod, ka esmu pārāk daudz meklējis tikai savu labumu. Es atveru tev savu sirdi un lūdzu, lai tu padari mani spējīgu patiesi mīlēt. Paldies, ka atklāji man radošus veidus, kā izrādīt tavu mīlestību citiem. Jēzus vārdā. Āmen.